cipars ir epizodē? Sezona 2, epizode 1. Aha. $902 dienas no pēdējās līdz šim. Man liekas, ka es esmu mazāk gaidījis to Half-Life 3 nekā. Mēs dabūjām GTA 6 vēlāk nekā mēs dabūjām pumpētavas sarunas. Počinā. Bet mēs tagad mainām uz pumpētavas sarunas, nevis sarunas no pumpētavas. Jo tas būs uzreiz ķipa svaigs sākums. Svaigs sākums, jā. Oskars uzdienējies. Īsti mikrofoni. Mums ir savs Džeimijs. Jā. Parunāsim par sportu. Dzīvi. Sporta dzīvi. Sporta dzīvi, jā. Daudz kas noticis. Saku, pēdējā reize 23. gads, man liekas, bija. Tā pareizi paskatīt. 20. Jā, 23. Jā. Vairāk kā 2 gadi. Tas ir 14. februāris bija kaut kas tāds. 2,5 gadi faktiski. Gan arī 3. Gadā ir 365 dienas. Es nemāku rēķināt. Es zinu, jā. Es esmu sportists, man nav jārēķina. Tikai procenti un RPI. Procenti, tas vienīgais, ko cipariem tu dari. Jā, pirms mēs sākam, man vajag izlasīt, mums ir sponsori. Ja tu vēlies uzzināt vairāk par pasauli un vēsturi pasaules, spēlē Book of Ra. Es nekad to grāmatu neesmu izlasījis. Man, Džeimijam. Mēs nekādā veidā neatbalstam nekādas azartspēles. Nē. Jā. Nekādā. Tā. Faktiski aiziet atpakaļ pagātnē baigi grūti būtu, bet saprast, kas ir kas bijis, kas noticis, to jau paši esam palaiduši garām, par to nav vērts runāt. Pavisam mums toties ir tuvojas viens pasākums, jā. Tad Raimonds atkal nozudīs no valsts uz mēnesi, neprasiet, kāpēc. Tiešo iemeslu, bet neoficiālais iemesls ir kāds? Dotos uz Colorado pie Brian Shaw Classic. Ir apvienošanās Easters West un Brian Shaw pasākumu. Pirms viss tika apvienojies, tad Brian jau mēs kaut kāds pāris mēnešus atpakaļ jau viņš man uzaicināja komentēt ārmeslinga pasākumu tur. Tur būs viss kaut kas, bet sāksies diezgan jautri, jo šodien trešdien, jā? Jā. Piektdien no rīta. Nē, paga. Jā, trešdien. Piektdien no rīta mēs lidojam uz Somiju, es, Tīna un Jānis. Mums Jānis Somijā supermačs. Tad pirmdien mēs atlidojam atpakaļ. Pēc pāris stundām mēs lidojam prom uz Islandi, bišķiņ Islandē, un tad no Islandes pat taisno prom uz Colorado. Tad pirmdienas atlidoju uz Latviju, aizlidoju prom no Latvijas un otrdien ielidojam Colorado. Un tad tur būs bišķiņ ilgāk, jo es palieku līdz pasākuma beigām visu nedēļu. Tad vēl papildus nedēļu mēs paliksim pie viena paziņas arī ārmeslinga tiesneša Lūka Polšera. Man likās no sākuma, ka viņš dzīvo stundu, 2 attālumā, jo kaut kad viņš man teica, es tur nedzīvoju tālu no Brian, mēs tur patrenējamies pa laikam kopā, es tāds cool. Viņš dzīvo 500 km maiti. Mēs būsim no Colorado štata uz dienvidu, Dakotu, Nordakotu, dienvidu. Ziemeļdakotu, jā. Jā, un pēc tam atpakaļ braucam uz Colorado, un no Colorado mēs lidojam uz Kanādu 26. man liekas augustā, un paliekam tur pie Devona. Tur man vēl viens supermačs makā. Jāpakomentē, un tad jau lidosim atpakaļ uz Latviju. Domāju, varbūt septembrī aizlidos pasaules čempi, bet kaut kur jau tā enerģija beigsies, man liekas, pa vidam, ne? Tur jau tā lieta, jā, pasaules čemps tomēr ir jau septembra sākums. Nē, septembra 2. nedēļa kaut kāds. 11. Jā, 11. nāk. Un faktiski tu būsi atlidojis tieši nedēļu pirms. Daudz, vienkārši tas viss bišķi pa daudz. Gribās arī, tagad jau nebūšu pat ieiešu no aklimatizācijas. Otrs fiziskā forma noteikti, tad ne tev tur būs īsti laiks kaut ko, lai uzturētu. Es būšu nolauzies, gan jau nolauzies tās īsti. Tur ir tā lieta. Jā. Bet jā, par šo klasiku varam, tur ir, es nezinu, Džeimijs mums gan jau varētu attaisīt kaut kur te.
vaļā, kāds izskatās, bet viņiem, man liekas, websites tā arī būs show klasika. Viņiem ir strongman, powerlifting un arm wrestling, plus vēl ir expo dienas tajā lielā pasākumā. Viņiem nav interneta. Es pat teiktu, es nav lēmā. Ok, tātad Džeimijam ir pirmā diena, atdot to naudu atpakaļ. Jā. Saņems tad, kad tu arī kaut ko nesaputros. Es teiktu, es tev iedodu pusi, bet viņu nevar pārplēst. Pamēģini pārplēst. Es tā ir pa manu rumāņu. Rumāņu lejas. Nē, vispār nē. Nē, tā nē. Mēs Bet ar rokām viņu vispār. burtiski kaut kādu stundu visu pēc kārtas ārmas un pārplēst. Tad arī tādi 5 lejas, kas ir 1 Kāpēc? eiro varbūt. Šo klasika, jā. Tas būs arī Strongest Arm on Earth. Tad Brian Shaw, tie, kas seko, zina, tad 4-kārtējs World's Strongest Man, jā. Taisa savu turnīru jau pēdējos, šis būs laikam 5. gads, ka viņš taisa. Armwrestlings bija pagājušajā gadā nebija. Viņš pats sāka piedalīties armwrestlingā aktīvi, trenēties vispārējais, un es viņu satiku pagājušajā gadā Atlantā, viņi bija King of Table pasākumā, viņam bija cīņa ar Eddie Hall, un tad šoreiz viņš uztaisīja arī armwrestlinga supermatchs. 5 supermatchus viņš pats uztaisīja, tad būs vietējie 2 lauzēji augsts līmeņa amerikāņi, Stirays Browns un Dereks Smits. Tad būs Gabriela Vasconcelos, kas ir viena no, ja pat ja ne visu laiku labākā sieviešu armwrestlere, pret Jocelyn Brisson no Kanādas. Tad būs 3 spēka vīru mači. Ja, tie ir tie mači, ko viņš pats uztaisīja. Tad ir viņš pats pret Brendonu Allenu. Tie, kas sako powerliftingam, varbūt pat zinās, kas ir Brendons Allens. Izbijis powerlifters, pasaules rekordists un tāds nopietns čals, lauž jau ļoti ilgu laiku. Tad būs Big Loss, kas ir no Lielbritānijas. Man liekas, Eiropas stiprākais vīrs, komentētājs arī tieši tāpat ar strongmaniem un vispārējo. Viņš lauzīsies pret Mārtiņu Līci. Mēs esam priecīgi, jo Mārtiņš ir 5. latvietis, kas lauzīsies Easters West King of Table promotionā. Un tad pēdējā cīņa ir Edijs Halls pret Robertu Oberstu, kas varētu būt ļoti laba cīņa. Gan visi strongmani ir kārtīgi trenējušies un ielikuši pamats un aptuveni zina, kā jālaužās. Tas mums priecē. Cik labi tas izskatīsies dzīvē, to mēs nezinām. Un tas bija tas sākums, ko Brians uztaisīja pats. Un tad tur ir daudz iekšēji konflikti Easters West promotionā, un tika apvienots Easters West šovs kopā ar šo, kur būs cīņa Devonam Laratam pret Aleksu Kurdeču ar labo un kreiso roku, tad Tods Hutchings pret David Chafeeju, Mats Masks pret Filipu Larsonu. Filips Larsons pie mums bija pirms 2 nedēļām, pat nedēļu atpakaļ. Pirms 2 nedēļām. Ne, 2. Jā, 2 nedēļas atpakaļ tepat piedalījās turnīrā lauzās un vairākas reizes pie mums bijis. Jānis Amoliņš, viņa treneris, tāpēc mums ļoti labas attiecības. Es viņu visu laiku redzu, mēs tur lidosim uz Somiju, viņš arī tur būs. Viņam bija Somijā paredzēta supercīņa, bet viņš atcēla tikai tāpēc, lai varētu piedalīties tur. Un, ko es aizmirsu, Mats Masks, jā, ar viņu, un Rikards Bormans no Dienvidāfrikas, bet viņš dzīvo Austrālijā tagad pret Pavlo Darbeģeņu, kas ir Ukrainas, kas dzīvo ASV. Kā daudz komplicētu. Tur ir. Jā, multikulturāli un vispārējais. Un tas būs mūsu daļa no pasākuma. Pa vidam vēl tur ir turnīrs. Tā kā es nezinu, kāds latviečs skatās, kas kaut kur tur atrodas, tad brauc piedalies arī turnīrā. Pēc tam visu varēs skatīties gan pay-per-view pasākumu, to, ko redzēs cilvēki. Te viss notiksies piekdienā. Mums parasti ir sestdienas, nezinu, kāds būs. Un būs pievakare. Parasti, ka mums ir pasākumi, mums ir pa dienu. Tā kā es nezinu, kāds viss izskatīsies dzīvē. Redzēsim. Un papildus, kā es teicu, vēl ir Expo un Strongman shows, ja? Strongest Man on Earth, un viņiem ir armwrestlings Strongest Arm on Earth. Tas vienkārši, lai turpinātu tāpat. Un Strongman shows, cik es zinu no visiem, kas ir teikuši, ir viena, tā kā teiksim tā, visstiprākās sacensības, kādas ir.
Viņi tēmē, ka būs daudz sportisti, kas mēģinās pārsist vairākus pasaules rekordus, ka tiešām pacelt lielākos svarus. Jo bieži vien sacensības strongmanos arī viņiem ir kaut kādi uzdevumi, un tie uzdevumi varbūt nav tik attiecināmi uz kaut kādu absolūto pacelto vai vienalga. Es saprotu, būs log lifts un vispārējais, un sportisti no visas planētas. Un tad mums ir tāds labs collaborations armslings ar strongmaniem. Un redzēsim, kāds viss sanāksies. Un vēl pa vidam vēl ir Expo, cik es saprotu. Expo būs, gan tur ir saucamie speakeri, kas uzstāsies un kaut ko parunās un apstāstīs vispārējais. Un man būs arī maziņš lodziņš kopā ar Devonu un Nīlu Pickup. Mums būs stunda, kur mēs ar faniem varēsim parunāties uz skatuves, višķi interaktoties. Tā kā. Kaut kā tā izskatās. Šovu klasika nesāk aizvietot Arnoldu klasiku? Kaut kas līdzīgs. Arnoldu klasika ir tikai daudz lielāks monstrs. Jā, un daudz lielāks monstrs, jo tur ir... Bet ārmeslings tur arī kādreiz bija. Vēl aizvien ir. Bet šogad nebija, bet vismaz kaut kāda runa bija, ka nebūs kaut kas. Bet tur bija visādi pasākumi un ir daudz vidīgi, ka Arnolds kaut ko pie galda tur darīs, tur piegājis. Viņš vienmēr apstaigā visus un tur sasveicās. Arnolds tādā ziņā viņš vienmēr, ka tur iet pa to pasākumu. Šo klasiks vienkārši viņš ir, pēc ka Brians ir strongmans, jā, viņš uztaisīja kaut ko savu, tā kā viņam patiktu priekš sportistiem, jā, un Arnolds klasikā atkal ir augsts līmeņa sacensības, un tās sacensības notiek visur, visā pasaulē. Mums ir, es zinu, ka Spānijā ir, tad ir Austrālijā, tad ir, man liekas, UK. Jā. Es esmu bijis uz vienu Arnoldu festivālu UK, man liekas. Kaut kādā, jā. Nu, redzēs, kā izskatīsies dzīvē. Man pašam interesanti. Kolorādo es neesmu bijis. Redzēs. Ar tev jādabū ir šovu bilde ar parakstu. Pilnā augumā. Jā. Brians ir lielākais cilvēks, ko es esmu dzīvē redzējis. Tā kā viņš bija Atlantā. Mums vajadzēs bišķiņu lielāku sienu. Viņam bija 200 kilogrami. Viņš izskatījās. Man atgādinās, tu aizsūtīšu bildi ar sevi un cilvēku varēs ieņirkt. Dabū viņu bildi. Jā. Brians normāls čals. Parasts. Ļoti draudzīgs, ļoti labsirdīgs tāds parasts cilvēks, tā kā lielākā daļa. Sanāk tikai no latviešiem. Tu un Līcis. Es un Līcis, jā. Mārtiņš Līcis, jā. Mārtiņa, es viņam biju sen jau kaut kāds komentārs atstājis, kaut kad es biju piesakojis. Tā kā viņš vinnēja pasaules strongest man jau pirms tam kaut ko, man liekas, es jau biju cik gads vēl atpakaļ? 19. gadā. Un es viņam kaut ko biju rakstījis, tad DM bija apēsti, un tad viņš trenējās ar Dereku Smitu kopā, un es Dereku pazīstu ļoti labi, un es Derekam saku, ka viņš pasaka, lai viņš paņem atbild man, lai, ķipa. Viņi tieši bija atraduši kaut kādus tos manus Voice of Armwrestling video un bija mācījušies kaut kādas tehniskās lietas no turienes. Viņš saka, ka šis čals izskatās pēc latviešu. Un es viņam uzrakstīju, viņš man atbildēja latviešu valodā. Es viņam saku, varam angliski, viņš saka, nē, man vajag praktizēties vairāk. Un es tagad paskatījos, kā viņš lauzās, jo viņam pretī būs Lozus ļoti daudz reizes saticis armoros, katru reizi, kad es Lielbritānijā esmu bijis un arī citos pasākumos. Viņš lauž jau ļoti ilgi, 4-5 gadi. Jā, bet viņam ir tā problēma, ka viņš baigi atverās vaļā. Viņš krīt iekšā tajā. Karalis. Jā, karali. Un Mārtiņš skatījos video, kur viņš ir trenējās Dereku, un tā nav pirmā reize. Un tad es atradu vecāks video, kur viņš ir ar Levanu Gruzijā, kopā ar Levanu un Konstantīnu tur pie galda strādājuši. Un tad vēl papildus viņš Japānā bija kaut ko darījis. Tur var redzēt, ka tur ir kaut kāda bāze ielikta, bet, kā jau Jānis teica, viņš būtu atnācis šejieni, kaut vai bišķiņi patrenējies kādu nedēļu pie mums, tur pēc variantiem vinnēt. Viņu uzreiz pielikt, un te vēl paņemt pretī tās rokas kārtīgas. Kārtīgas rokas, jā. Bet viņš tikko arī skatījos, bija UAL turnīrs, Ultimate Armwrestling League, kas ir ASV. Viņš nostartēja amatieros un vinnēja abas rokas amatieros. Lauzās kā amatieris, jā, tā kā, tehniskās puses tur 100% amatieris, bet ir kaut kāda sajēga, kas ir ļoti svarīga. Un strongmaniem, tā kā, es nezinu, kāds skatās, jebkurš cilvēks, gandrīz jebkuru strongman, es neesmu saticis vēl nevienu, kur es nevaru nolaust. Ja, ka tu viņu paņem un tu vari izkontrolēt visu, ko tu vari. Jo tomēr armwrestlings ir skills, ja prasme, kamēr tu iemācies. Kad tu iemācies, tad jau tas spēka sports. Līdz tam tas ir
prasmi sports. Ja? Armwrestlings ir saprašana, kas tev jādara. Ja tu nesaproti, ko dari, un kāds saprot, ko darīs, tad ir daudz grūtāk. Protams, ja tev ir tik daudz pruhas un powers, ja, ka tu vari vienkārši izdarīt visu, bet arī tā vispār īsti nav bijis. Ja? Nē, tur var bieži vien redzēt, kā lielie, it kā stipri džeki, bet apdiršās pret mazākām rociņām. Tieši tā, ir jābūt saprašanai, un tāpēc pa Brian ir paies milzis, ja, bet paies gadi, kamēr viņš tiks līdz tam līmenim, kad es viņu uzskatīšu par armwrestleri. Jo pagaidām viņš ir vienkārši, viņš ir ex-strongmans, kas laužās bišķiņ. Ja. Tāpatās, ka uzskatīt Eddie Hall un Haftoru par bokseriem. Atceroties viņu cīņu. Jā. Vai Devonu par bokseru. Devons ir labākais boksers, jā. Viņš tur izgāja šito Reiganu. Un viņam galvenais bija klasiskā zaļā krāsā viss. Jā. Patīk, ka tur bija, es skatījāmies, bija aptuveni minūte 10 sekundes, kad Devons tā gameplāns, un viņš tāds, nē. Un viņš vienkārši darīšu. Vienkārši visu aizmeta prom, Mēs tad pieminējām Haftoru. 505. Oficiāli. Tagad vairs neviens viņam nevar piekasīties. Jā. Protams, internetā eksperti var piekasīties, jo tas ir viņa darbs, un tas ir pilnlaika darbs. Jā. Un tas bija pilnīgi oficiāli sacensībās. Tagad nevarēja neviens pateikt, ka tas bija mājas apstākļos, ka tur varbūt neoficiāli ripas, kad rekordām nav nosvērts pareizi rips. Atnāca, pacēla tā, ka varētu, es nezinu, man liekas, ka 510, jā, bet toreiz arī tas 501 viņam izskatījās tikpat viegli, kā šobrīd 505. Tagad jau var oficiāli teikt, ka Haftors ir pasaules labākais deadlifters. Viņam ir tas Elephant Bar vēl rekords, cik bija 406. Jamie pull up. Es aizmirsu, ka mums ir Jamijs. Atrodu Haftoru. Atrodu Haftoru 505. Jā. Bet kā sauc to Dienvidāfrikas čalu, kas 500 izvilka? Vai cik viņš izvilka? Coltons? Recordbreakers? Coltons viņš izvilka. Man liekas 500. Record history been made 500. Vienalga, taisam lifting vault. Adbloku tu māki. Vairs jau nevar izmantot adbloku. Bet varbūt kādu dienu mēs samaksāsim, ka viņš premium veršam varēs atļauties. Paskatāmies. Reāli, tas 430. Jā. Šis bija iesildošie, jā? Iedomājies, ja tu kādreiz dzīvē varētu 430 tik viegli uzcelt. Klausies, es viņu dzīvē saticis, ja viņam ir jāvalk nereāli augstu. Viņš ir nenormāli. Viņš ir izbijis basketbols, viņam bija kaut kā 2 metri, pie 2,10 viņš bija augumā. Jā. Un... Jā, protams, interneta eksperti piekasījās viņam par lokautu, par gurniem pleciem, jā. Labi, tas viss ir strongmans, bet tas iespaidīgais, protams, ir tas, ka tā ir klasika, jā, lai ir strēpa, bet tas, ka tas ir klasikā tiek izvilkts, jo tagad tie mazie svari, tie velk tur 407, 485, tas ir tā kā jau man regulāra lieta, bet tas viss ir sumo, jā, ka tu mēģini nozagt pēc iespējas vairāk range of motion, un jā. Tāpēc spēku vīros nav atļauts, jā, pieņemsim. Jā, mēs. Tas ir viņā 474 Elephant Bars. Eku Brians aiz muguras tieši vēl stāv. Opa. Jā, bet viņam tas lokauts vienmēr tāds ir, ne? Tie gurni liekas, tā kā paliek bišķiņi ievilkta, bet viņš ir staigā, pasties, viņš pat te neiztaisnojās. Skaties, uztais pauzi, stop! Un tagad ķipa liktos, ja, kad gurni nav pilnīgi. Bet tu palaid vaļā, ka viņš sāk iet, viņam gurni pat neiztaisnojas vairāk. Skaties, palaid tālāk. Redzi? Bet jāsaprot ir viens, tas nav pēc powerlifting noteikumu, tas nav IPFs, tas nav neviena cita powerlifting federācija. Ja kāds uzskata, ka tas nav iespējīgi, viņš galvas saspies. Tas pat kā cilvēki, kas tur Levans uztaisīja 180 kg biču, ja? Jā.
Atrod to video. Ir? Gan ir. Tas nav iespaidīgi. Bet mēs tagad izmantosim Jamijas. 180 kilos. Jā, nē, tas pilnais video jābūt kaut kādam mazākam bišķiņ. Kaut kādu šortu var palaist vienkārši. Jā, Gaurava uztaisīsim. Un tad var pateikt, ka tas nav iespaidīgi. Pat ja viņš tas efekts. Šitāds edits taisīt Jamie, jā? Protams. Jā? Un tu tāds sēdi domā, tu nekad dzīvē rokās nevar to svaru pat noturēt, vai ne? Un tu saproti, cik pat ir grūti jau smagi liekas, tas vienkārši pacelt to no zemes jau augšā noturēt. Cilvēkiem galvas saspieduši, viņi, man liekas, viņi nesaprot, kas ir smags un kas nav. Un tā, kad tu redzi internetā kaut ko, protams, ir daudz bullshits. Un arī tas, ko tu redzi, parasti ir outliers. Ja, ka tu vienalga, ko tu redzi, pat ja tu redzi, ka, nezinu, 10 cilvēki velk 470 kg vilkmē, ja, ir 10 cilvēki no cik miljardiem, kas tu dzīvo. Ne? Cilvēki nesaprot, cik tas viss tomēr ir rets. Tāpēc, ka tas ir pārāk viegli jau redzams, pieejams, ja? Un tas sāk notikt biežāk. Ja, jo cilvēki tomēr izglītojās, viņi paliek gudrāki. Jamie. Nomierinies. Viņš jau kaut ko tur sāk palaist. Jā, viņš tagad kaut ko citu jau sāk laist. Viņš tagad iedomājas, ka vēl jāatrod lietas. Skaties, māmiņa, ko es māku atrast. Labi, Jamijs jau tādā ziņā malacis. Viņš... Tātad show klasika, to tu parunāji, pateici. Pēc tam Kanādā, kas tas par pasākumu sanāk? Maks, tas ir... Maka armreslings ir bišķi savādāks. Viņiem savādāk galdi. Savādāk ir noteikumi, viss pārējais. Tad nav klasiskais armreslings, tas ir atzars armreslings. Es biju februārī pie viņa klauzos. Ir riktīgi. Man patīk tie galdi, es vinnēju savu supermaču, vinnēju turnīru tur. Un tad mēs pie Devona bišķi padzīvējam, tad šoreiz otrādi mēs uzreiz pie Devona. Tas viss notiek Ottavā, pirms tam bija Toronto. Un kaut kādu laiku uztuvēsies bišķi Kanādā, paskatīsies, kas tālāk ir, un tad jau gads izskatās busy gada beigas. Vidus bija vasara, bija forši, vismaz nebija tik daudz lietas. Ja. Kā nebija daudz lietas? Nezinu, es visu savu vasaru šobrīd es pavadīju šajā kabinetā, viņu remontējot. Kur tas bija izdarāms 2 dienās? Ne mums. Jumpšuts, rafšans. Bet tā, kopumā tas arī būtu. Tas galvenais, gan tas galvenais, jā, kad faktiski ar šito mēs gribējām atkal iekustināt to visu ritenu uz priekšu. Pēc iespējas vairāk centīšos aicināt viesus uz šejien. Ir jau pāris cilvēki padomā, uzrunāti. Un kamēr Raimonds būs prom, es tikmēr eksploatošu šito telpu, kā savu studiju. Un tā arī vienkārši maksimāli mēģināsim. Protams, ka Raimonds atbrauks atpakaļ, viņam būs ko daudz vēl pastāstīt arī par to, kas tur ir noticis. Varbūt nē. Visticamāk, nē, jo viņam būs ZB. Man bija ZB. Nē. Labi, mums armreslings kustās. Sako līdz tie jau visi zina. Tie visi kaut kur brauc, piedalās. Un Kristaps, un Toms, un Andris. Un Zoriks. Tu dabūs Arni, uzrakstīja viņam kaut ko? Nē, es viņam neuzrakstīju, bet viņš ir viens no tiem, kas tiks uzrunāts. Visdrīzāk Arnis Zoriks pavisam drīz. Mums viņu vajag. Oskars savām intervijas prasmēm mēģinās izvilkt ārā kādus... To, ko jūs neredzējāt televīzijā. Galvenais pieslēgties TikTok live'am. Iesaistīt TikTok live'am un... Tur vienkārši aizies. Tieši tā, TikTok live. Bet viņš to visu varētu darīt, kamēr vēl TikTok live'ā. Jā, viņš tur TikTok live'ā. Jā. Mēs te iet ieraksts, runā. Kādus jautājumus tu prasīt, viss tiek ignorēti, viņš vienkārši atbild TikTok live. Man liekas, ka tas viss ir normāli. Nē, tā viņš ir, protams, arī ļoti izcils sportists, jā, ārmeslers, bet... Latvijas absolūtais čempions 2 gadus pēc kārtas kreiso roku. Kreisā roka lausties nemāk, bet spiež līdz nāvei. Arnis mašīna. Es vēl aizvien neesmu redzējis to sēriju. Nevarēju noskatīties tur, kur
pirms viņš brauca uz šovu, viņš atnāca uz šejieni, mēs iefilmējām promo. Kur... To ievadu, jā. Jā, es to neesmu redzējis. Es ļoti gribu redzēt, jo... Kad jau viņi kaut kur var atrast, tiek labi gribi. Nu, jā, es tur googlēju, es redzēju, ka tur, bet tad viņš bija jānopērk, un man nav tik daudz naudas. Sorry, Arni, tam mēs neesam gatavi maksāt. Nu, varbūt šodien pēc tiem adrīdiem, un to naudu, ko es Džeimijam atņēmu, kad... Šis Džeimijs pamēģina pārplēst. Nē, kameras priekšā. Kameras priekšā vienkārši darbojies. Man iedos 2 saplēstas gabaliņas. Bet saplēsts. Nebaidies. Tu centies. Ej, jo! Wow! Ok, tātad Džeimijs ir oficiāli... Džeimijs ir principā šajā sabiedrībā alfa. Es atvainojos, es ņem visus vārdus atpakaļ, ko es par tevi pateicu. Es paņemu visas domas, kas man galvā bija. Labāk nezināt. Labi, piedod, lūdzu. Turpmāk mēs tev cienam. Kādi tev plāni, ko tu aicinās? Tātad, neskaitot Zoriku. Par ko tu gribi runāt, vai tu gribi, lai cilvēkam paprasītu, ko viņi grib runāt, ko viņi grib zināt? Jā, protams, ja ir kaut kāds tēmas vai kaut kāds cilvēks, kurus mēs varētu uzaicināt. Un es atkārtošu vēlreiz, nē, Lauris Mičuls, tas nebūs. Kāpēc nē? Viņš aizņemts šobrīd ar savu M4 competition labošanu. Jā, viņam ir M4 competition. Tas ir vienmēr jāuzsver. M4 competition. M4 ir mašīna. BMW M4 competition. Piedod, es loks. Ja tu nezini, kas ir M4 competition, tu esi... Ohs. Jā. Jā, protams, daži no powerlifteriem, kas ir, teiksim, jaunās uzlecošās, kāds vairs uzlecošās, jau ir diezgan savu lielu dominanci parādījuši Latvijā. Šķila. Kas mums te ir vienu brīdi mēs tā kā runājam par kaut kādiem sportiem. Nē, tevi nē. Sportistiem vispārējais, bet man liekas, liela daļa tomēr tagad no visa arī ir influenceri. Jā. Viņi vienalga, ka katram ir savs. Cits ir labs sportists un tad kļūst par influenceri, cits ir influenceris, kas grib kļūt par labu sportistu. Jā, un man liekas, ka kaut kur var atrast. Un tad ir cits, kas nesūdu nesaprot, vienkārši atrada internets video un pārtaisīt. Mēs viņus nerespektējam. Tā apmēram arī ir. Bet, jā, tātad, ko es powerlifteri dabū. Ja Mārtiņš būs, vai tad paņems kaut ko noteikti. Mārtiņš būs Latvijā. Jā. Kaut kad viņš brauc uz Latviju. Būs. Viņš būs Latvijā, viņš teica, ka noteikti mēs kaut ko. Es viņu tagad satikšu, parunāšos. Normāli, man liekas, pirmā reize vispār cilvēks vēsturē, kad kāds izrunās viņu vārdu pareizi. Mārtiņš Līts. Jā, vienmēr kā Martins. Nē, bet viņš ir Mārtiņš. Viņš nav Martins. Mārtiņš. Jā, es iegooglēju. Rīgā dzimis līdz 4 gadu vecumam. 24. Ne, līdz 4. Līdz 4? Jā. Kurš gads viņš ir? Man liekas, 91. Faktiski mūsu vecums. Jā. Oldas. Man mamma zina, ko teica. Viņa kaut ko tad darīja. Mēs tā kā jau bijām. Tev ir matus galvas. Paskatams, ir 20 gadus jau galvas, jā. Tu esi online silver fox, un tas arī viss, kas ir. Jā, es gribu būt nākušies George Clooney's. Nezinu, ko mēs varētu ieteikt visiem. Es visiem varu ieteikt, ka vismaz vienreiz gadā ir jānoskatās Last Dance. Vismaz vienreiz gadā jānoskatās Last Dance. Es esmu šogad to izdarījis jau 2 reizes. Tā bija mana motivācija. Tieši tā. Un pēc tam nekas netika izdarīts no jauna. Bet tad es noskatījos arī West Side vs. The World. Kādu 5. reizi jau. Jā. Kas man vienmēr ir motivējis un devis dzinulu. Ja kāds nav noskatījies, iesaku. Patīk, nepatīk, vienalga tas
ekipētais sports vai kā tāds. Tas eksistē vēl? Ekipētie vēl mauc. Ir. Bet viss kārtībā. Es saprotu, mūsēji vairs nestartēt no Latvijas. Startē. Vajag par atam kaut kāds spiešanas čemps. Latvijā vēl, man liekas, Dronga startēja, un tas ir jā, bet tas bija pēdējais. Atcerieties, mums bija saruna Dronga arī. Bet es tagad neesmu dzirdējis, ka mūsēji latviešu ekipētie brauktu, startētu. Un arī vismaz kādreiz vienmēr bija Gulbenē čempionāts, tieši Latvijas čempionāts ekipētajā. Jā. Es esmu ekipētā Latvijas čempions, starp citu. Tikai benčāni jau. Izcīņā Latvijas čempions ar ekipējumu, bet es startēju bez ekipējuma. Bet vienkārši mēs nevarējām atļauties, tāpēc mēs nolēmām it is what it is. Tagad tā, labi. Nav jau arī baigi daudz ko vairs te vārīties, runāt. Būtu labāk, ja būtu līdz nākamajai sērijai būtu precīzi 9,2 dienas. Nevis 902 dienas. Un tad mēs katreiz samazinām. Varbūt tagad 902, tad 92, tad 9,2 un viss beidzās ar to, ka 9,2 sekundes nākamajai epizodē. Tas ir spiediens tev, Džeimī. Spiediens uz Džeimī, jā. Viss ir atkarīgs no viņa ātruma. Tagad tā. Jā, paldies, jā, ka noskatījāties. Nē. Šitas būs ideāls priekš. Man ieslēdzās autisms galvā. Nepalīdz viņam. Nepalīdz! Priekš thumbnaila, nu. Un latviski? Jā. Kā ir latviski? Īkšķa nagla. Kā te? Nagla, jā. Īkšķa nagla. Tad šis bija ideāls attēls priekš īkšķa naglas. Un tā ir, tieši iztulkojot. Nē, ir jau. Džeimī, pull up thumbnail. Īkšķa nagla. Uzraksti, kā ir thumbnail latviski. Jomajo, ko mēs tagad darīsim? Kā ir nail latviski. Tātad, kā viņš... Ko? Cīktēls. O, labi. Labi, ka tev to neizlēc, kad vientuļs milfens tev. Tavā apkārtnē. Labi, tad nākuši Džeimijs uzliks antivīrusu vēl savam datoram, lai mums atkal neizlēc kaut kas vēl briesmīgāks tur. Viņš iemācīsies laicīgi salikt mikrofons, būs uzlabojumi. Pirmie kucāni jāslīcina. Es domāju, ka nebūs. Tur jau aiz durvīm kaut ko bļauslās. Jā, labi. Tiekamies nākamreiz. Tā kā, jā, tiekamies nākošais bez Raimonda, bet man galvenais laik, vai beidziet lūdzu man ignorēt cilvēku, atbildiet uz manām ziņām, kuriem es rakstu, lai atnāk pie manas ciemos parunāt. Labi, tiekamies līdz nākošajai sērijai.